Pilna virtuve ģērbs svešiem cilvēkiem. Tikai galvenais ne maniem dzīvokbiedriem nekas. Jā. Kirils uzvalkā. Jā, Kirils, kas uzvalkā vēl tur kaut kādi cilvēki. Blablabla. Un sākās runa iet pa krūšu. Nu, teiksim, pa krūšu izmēriem, teiksim tā. Rādīja savus krūts? Klausies tālāk, labi, nejaucies pa vidu sistēmā. Nu, karaču situācija tā. Nu, karaču nonāk cilvēku secinājām tam, ka lielas krūtis smukas, mazas krūtis smukas, bet lielas krūtis, kas ir nesmukas, viņas ir nesmukas. Nē, mazas krūtis ar lieliem krūšgaliem. Jā, mazas krūtis ar lieliem krūšgaliem. Vai var pamazināt reāli fiziski, nu, tipa krūtis un krūšgals? Un tas ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums. No rīta 9:00 sveikinā. Tas ļoti sāpīgs jautājums, to vajag visiem uzzināt. Un ko dara Kirils? Viņš zvana savam draugam, kurš ir mediks, kuram māma ir medika. Šito es zinu, tu man stāsti. Tad pagaidi, nē, tagad visi nezina. Nu, viņš zvana, tipa tā kā. Tam mediķim prasa, klausies, tu man nevajag pateikt, ļoti svarīgs jautājums, ļoti vitāli svarīgs. 9:00 no rīta svētdienā. Vai tīri fiziski var samazināt krūšu galus un krūtis? Un tas muļķis nejaukā nav. Nē, galvenais pagaidi. Galvenais viņš saka, es saprotu, ka tu esi ārsts, un tev to vajadzētu zināt, tā kā tu esi ārsts. Es saprotu, tu esi mamma ārsts. Pagaidi. Bet tur bija tā, ka labāk var atstāstīt. Bet pagaidi, pa to mammu bija arī tā. Kiril man prasnot stāstīt, vai Kiril stāstīt? Kiril, tu stāsti. Pirmā viņa kļūda bija tā, ka viņš nenomet uzreiz, jo normāls cilvēks svētdienā 9:00 no rīta būtu nomets viņam prasa, kā var samazināt krūšu gals. Bet viņš turpināja man runāt, un tā saruna izvērties kādām 5 minūtēm, un beigās viņš tā vaisiedīgi atzīst tā, es nezinu, Un tad es tā, paprasu savai mammai. Un tas, ne jau tāpēc, ka tavai mammai ir liela krūšu gala. Ne jau, ka es zinātu, kāda tavai mammai ir krūšu gala. Ne jau tā, ka, lai kādi krūšu gali ir tavai mammai, tie noteikti ir ļoti labi krūšu gali. Es vienkārši gribēju teikt, ka, tava mamma ir daktere, tāpēc viņa varbūt zina. Un tādu viņš nometa. Viņš tā pa